Mēs esam sanākuši, lai parunātu par smagu tēmu. Kā runāt, kā runāt par holokaustu polarizētā vidē. Klātesošie cilvēki ar zinātnisku prātu uzreiz varētu iebilst varbūt pret šo formulējumu. Tātad, ja mēs šādi uzstādām jautājumu, tas nozīmē, ka mums ir fakti, kas apliecina to, ka šāda polarizēta vide eksistē. Tātad mēs to pieņemam kā dotumu. Uzreiz pateikšu, ne, empirisku datu mums nav, bet mums ir pieredzes stāsti, par kuriem mēs arī pieskarsimies šīs diskusijas laikā, es pieņemu, kas liecina par to, ka polarizācija patiešām sabiedrībā pieauga. Un kā tad mēs par tik smagām vēstures lapusēm kā holokausts šādos apstākļos varam runāt? Man ir brīnišķīgi sarunbiedri, 4, sākšu no tālākā gala. Ilja Ļenskis, vēsturnieks, Kaspars Zellis, arī vēsturnieks, Gins Apels, arī vēsturnieks, Inga Gaile, rakstniece. Labvakar. Un publiciste, droši vien arī jāpiebilst. Un man sauc Rita Ruduša, man ir uzticēts šo diskusiju vadīt. Mēs runāsim aptuveni stundu, un jums būs iespēja arī uzdot jautājumus, tāpēc klausieties, domājiet, kas jums par to sakāms, reflektējams vai jautājams, un jums būs iespēja tātad to arī verbalizēt, tad, kad mēs būsim pabeiguši diskusiju daļu. Varbūt tas nav vislabākais tonis sākt sarunu ar komentāriem sociālajos tīklos, un tomēr tajos ir kaut kas simptomātisks. Kā jau Lolita pieminēja, vairāk šeit klātesošie ir pilsoniskās iniciatīvas Rumbula. Mēs atceramies, mums sāp dalībnieki, un mūsu pārziņā ir arī attiecīgi sociālo tīklu profili ar tādu pašu nosaukumu. Un tajos tad attiecīgi tiek izvietots dažāds saturs ar holokaustu saistīts un ar Rumbulas traģēdiju. Un pie šī satura ir komentāri. Un es apkopoju dažus, kas mums varētu dot tādu atspērienu tālākai sarunai, kas iekrīt vairākās, varbūt arī tipiskās kategorijās. Tātad viena kategorija ir sazvērstības teorijas. Komentētājs raksta. Bet kaut kur taču ir jābūt likvidēšanas iemeslam 14 jautājumu zīmes. Arī no sazvērstības teoriju gala pagājušā gadsimta 20. gados Francija, Anglija, Vācija un varbūt arī Polija vienojās, ka izvedīs visus ebrejus no Eiropas uz Madagaskaru, Francijas koloniju. Bet tad izrādījās, tas viss ir par dārgu un nekas no tā nesanāca, un patiesība ir kaut kur pa vidu. Šamos gan klausīt nedrīkst, jo, kā teica ukraiņu un krievu abu tautu paruna, еврею верить, себя не уважать. Otrā kategorija ir, atvainojot par nelatvisko vārdu, vatabautisms, un cik tad ebreji čekisti nogalināja latviešus un citu tautību pārstāvjus. Tad ir tāda terminu aizstāšana un spoguļošana, tāda kājām gaisā terminoloģija, latviešus mīlēt fašistus, un ar fašistiem ir domāti šajā gadījumā ebreji. Bet tas, ar ko es gribēju sākt, ir varbūt tāds, kas ir viss tāda plašākā kategorija šodienas apstākļos. Un tas skan šādi. Izredzētie ar savu īdēšanu un daudziem jau līdz kaklam, bet tas, kas patreiz notiek pie viņiem, ir tikai loģiski, ka kaut kādā brīdī vadzis lūst un tad pa gaisu iet sūdi un asinis. Es atvainojos par valodu, bet šis ir citāts. Es gribētu sākt ar to, ka palūgt jums nokomentēt katram no jums, kā jūs atbildētu šim te pēdējam no komentētājiem, kāpēc arī viņam būtu svarīgi piedalīties sarunā par konkrēti Rumbulas traģēdiju, bet arī par holokaustu vispār. Un es došu mikrofonu, jums būs jārunā mikrofonā, lai mūs dzird arī tie, kas skatīsies tālāk. Es došu Ingai pirmai vārdu. Mana pieredze ir tāda, ka es neatbildu,
es viņam nekā neatbildētu, jo es neatbildu uz... Protams, ja tas būtu cilvēks ar pilnu vārdu un viņš būtu uzdevis kaut kādu jautājumu, tad es varbūt mēģinātu atbildēt, bet parasti es neatbildu uz komentāriem, kuros ir vienkārši mēģinājums provocēt vai izraisīt cīņu, kaut kādu cīņas turpinājumu. Tā kā nebūtu jāiesaistās vispār sarunā. Mūs kā auditorija... Tas nav precīzi. Sarunā ir jāiesaistās. Un liela problēma ir tā, ka šī saruna šobrīd Latvijā nav pilnasinīga, un kā es saredzu arī, ka masu mēdījos ir par maz informācijas par notikumiem Gazā, kas arī polarizē sabiedrību. Tu minēji, ka jums nav empiriski pierādījumi par to, ka sabiedrība ir polarizēta, un viņi ir ļoti polarizēti, tāpēc, ka, un tas arī izriet no tā, ka mūsu sabiedrība vispār ir dihatoma, bināra, mums ir šis dualistiskais dalījums, bet šobrīd jau, un tā kā ir tas dualistiskais dalījums, tad tajā brīdī, kad ir krīze, ir ļoti nepieciešams kādu vainot, un tad parādās tās... kaut kādas informācijas iztrūkumi, kuri parādītu otras puses viedokli. Un tas jau Latvijā ir novērojams, kas, protams, tas, kad ir tās informācijas iztrūkums, kas būtu, piemēram, par notikumiem Gazā adekvātā veidā līdzvērtīga informācija, masu mēdījos tas satracina, protams, cilvēkus droši vien, un tad viņi vēl kārā šos savus apgalvojumus, kā viņi ir izpratuši, jo viņi jūtas apdraudēti, vai viņiem ir vajadzīgs atrast kādu vainīgo. Labi, man ir pārāk daudz ko teikt, un es šobrīd neprecīzi, bet tas ir apmēram, ko es te pagribēju. Jā, bet mēs noteikti atgriezīsimies pie tā vainīgā meklēšanas. Es gribēšu Apelkunga repliku par to, vai un kā runāt ar šādu auditoriju. Jā, paldies. Es piekrīstu vairāk Gailas kundzei, ka pirmkārt, uz tādām latentā antisemītismu izpausmēm īsti nav tiešā veidā jāatbild. Tas, kas svarīgs šeit, ietvers arī vairāk šī pasākuma nosaukumā, kā runāt par holokaustu, bet globalizētā sabiedrībā. Jo šeit mums sapnās kopā tie kaut kādi lokālie senie aizspriedumi, ar svaigu informāciju par to, kas notiek pasaulē. Un tāpēc piekrīt Gailas kundzei, bet atļaujiet pateikt vienu lietu no sākuma, kā tagad citējot Birkau kunga vienu nesenu runu, redzēt, problēma ir tajā faktā, ka neoliberālā pasaule pašlaik beidzas. Tā pasaule, kurā mēs esam dzīvojuši, praktiski visi ļoti ilgu laiku, viņi tagad beidzās. Un tieši šajā pasaulē, rietumu pasaulē, holokausts bija centrālais jautājums vēsturē, vienojošais jautājums, kas vieno visas pieredzes, un praktiski visu vērtību mērs pārstāmā pagātnē, holokausts. Diemžēl šī pasaule beidzas, un mēs nezinām, kas notiks tālāk. Un tad nāk otra lieta, ka neoliberālisms beidzas, bet globalizācija nebeidzas. Un mēs pēkšņi iznākam ar šo jautājumu, saduramies ar tiem viedokļiem, kas nāk no citām pasaules daļām, kur holokausts nekad nav uztverts tā kā Eiropā jeb Ziemeļamerikā. Un te mēs saduramies, ka Āzijā ir cita uztvere, Āfrikā arī būs cita uztvere. Viņiem ir arī citas traumas, kā piemēram Ruanda un pārējais. Latīņa Amerika arī cita uztvere, un mēs pašlaik nonākam tieši šeit ar šo citātu, kurā mūsu konkrētā vēsturiskā pieredze, tas, kā mēs esam runājuši un panākuši progresu sabiedrības apziņā par holokaustu, stumjot to latento antisemītismu drusciņu tālāk un tālāk kaut kur pie malas, ka tas tagad caur globalizācijas aspektu pēkšņi iegūst jaunu kvalitāti. Lūk, tāpēc es censtos uzrunāt arī primāri šos lielos globālos jautājumus, salīdzinājumus veikt, un tikai pēc tam pievērst, vispār uzmanību tam, ko kāds teiks, cilvēks ar sliktu garstāvokli raksta sociālos tīklos anonīmi. Jā, pirmais jautājums ir par to, varbūt, cik mēs īsti esam polarizēti. Es varbūt esmu no tiem kritiķiem, kas neredz īpašu polarizāciju. Es redzu šo te polarizāciju dažos jautājumos, bet tas neskar, manuprāt, vēl būtiskākās lietas. Šī te situācija, kad visapkārt notiek kari, man liekas, ir pamodinājuši sabiedrībā tādas bailes, un uz šīm te bailēm sabiedrība
sabiedrība reaģē, es teiktu, reanimējot dažādas kultūras traumas un viņas izceļot priekšplānā un rezultātā no tā, ja, šīs te sabiedrības, es runāju gan par ebreju sabiedrību, teiksim, Izrēlā, gan arī par latviešu sabiedrību Latvijā, ja. Mēs jūtamies apdraudēti, un mums gan tas, kas notika ar latviešiem, teiksim, padomju okupācijas gados, gan tas, kas ar ebrejiem notika Otrā pasaules kara gados, ja, tiek izcelts kā galvenais notikums, un mēs galvenokārt pievēršam uzmanību vienai lietai, ja, lai tas neatkārtotos, lai mēs nepieļautu kaut kādu šo te notikumu atkārtošanos. Un, diemžēl, ja teiksim, mēs zinām, ka notikumi kā tādi, viņi nekad neatkārtojas, ja vienmēr ir kaut kādas citādas situācijas, kuros tas norisinās, ja, bet šī te ieciklēšanās jau uz šīm te bailēm, to nepieļaut vēlreiz, ja, rada zināmu tādu apjukumu, kā reaģēt uz šo te jaunajiem izaicinājumiem, sauksim, jeb apdraudējumiem, ja, kas ir radījuši. Un tas raisa mūsos arī kaut kādu agresiju. Agresija rodas nevis no tā, ka mēs esam, kā saka, ļauni un neaudzināti, bet agresijas, man liekas, šī te izpausme ir vairāk meklējama cilvēku nedrošībā. Nedrošībā gan par sevi, gan par savu ģimeni, gan arī par savu nākotni. Ja mēs jautājam, jā, vai ar šādiem cilvēkiem ir jādiskutē, man atbilde arī būtu, kā iepriekšējie runātāji minēja, noteikti, ka nē, ja. Mums ir jākopja diskusiju kultūra, jādiskutē ir ar kā saka, cilvēkiem, kas neslēp savu identitāti un nebaidās paust savas domas, lai kādas arī tās būtu. Jā, es lielā mērā piekrīstu, protams, tam, kas tiktu teikts. Tiesa gan, es pat nezinu, vai tas cilvēks, kas to uzrakstīja, viņš rakstīja anonīmi vai ar vārdu, jo diemžēl mana pieredze ir, ka liels skaits gan muļķību, gan rupjību, gan kaut kādu bļauno vārdu internetā tiek reālo cilvēku rakstīts, un tad bieži vien izrādās, ka man šiem cilvēkiem ir 40 draugi. Tad tie ir absolūti reāli cilvēki, kam pēkšņi sagribējās kaut ko tādu ļaunu pateikt. Un viņi no tā nekautrējās un uzskata par tādu ļoti pareizu un cēlu lietu, beidzot te Facebooka komentāros izpausties un tā teikt punktus uz i salikt. Protams, ka realitātē viņiem holokausts, ebreji, tāpat kā starp citu Gāza, Ukraina, tie ir tādi ķeblīši, uz kuriem pakāpties un sākt sprediķot. Un sākt visiem mācīt dzīvot, parādīt savu pārākumu. Viņus patiesībā viņiem neinteresē. Ne vieni upuri, ne otri, ne trešie, viņiem interesē parādīt savu pārākumu. Un es teiktu, ka līdzās šai nedrošības sajūtai, kas piemīt absolūti visiem Latvijā, es domāju, ka visas grupas, etniskās, sociālās, profesionālās Latvijā jūtas kā apdraudētā minoritāte, ja mēs tā varam teikt. Kā maza grupa, kas ir ielenkta kaut kādas lielas grupas. Bet ir arī, es domāju, tieksme kaut kādā ziņā sevi nostādīt pārāk. Mums, diemžēl, nav normālās dialoga kultūras. Un šai ziņā mēs esam polarizēti. Ja mēs paskatīsimies uz tiem pašiem sociālajiem tīkliem, tad tur bieži vien ļoti agresīvs strīds var izcelties ne tikai par ļoti nopietniem politiskiem jautājumiem, kas patiesībā jau definē tavu kaut kādu eksistenciālo pozīciju, bet, piedodiet, par Rosala receptēm. Arī cilvēki, bet tas ir svarīgi, ka ja cilvēki var agresīvi sastrīdēties par tādu nieku, tas nozīmē, ka sabiedrība ir polarizēta. Un ka patiesībā viņi varbūt strīdoties par Rosalu, grib pateikt kaut ko citu par savu nedrošību. Un te būtu vārds, es nezinu, sociālajiem psihologiem un sociologiem. Jā, bet, diemžēl mums bieži vien šī te socioloģija tiek aizdzīta kaut kur pažobelē, kaut kur, lai viņi nodarbojas ar aptaujām, ar, nezinu, skaidru, kādus veļas pulverus cilvēki izmanto, un nav viņiem normāli jāanalizē sabiedrību, nav
nav jārunā publiski arī par šīm psiholoģiskām mūsu sabiedrības problēmām. Es tā teiktu. Paldies Iļijam, kurš piesauc Rosolu dienā, kad tiek atklāta grāmata par Rosolu receptēm. Tas ir īsti vietā. Bet es gribētu atgriezties pie tā, ko Apelkungs jūs pieminējāt tā garām ejot, ka ir senie aizspriedumi, kuri ir iznākuši ārā saistībā ar šodienas, teiksim, svarīgiem notikumiem. Nu, ja mēs to konkretizētu, teiksim, tie ir senie aizspriedumi pret ebrejiem kā tautu, un tie notikumi ir tas, ko Izraela dara Gazā, bet pieņemsim, ka tāds ir tas pretnostojums. Bet tad ir jautājums, man ir tāds, un jūs varētu pirmais atbildēt, varbūt citiem arī par to būtu ko komentēt. Es gatavojoties diskusijai, izlasīju tādu mazu jautru grāmatiņu Jews Don't Count. Ebreji neskaitās, ebreju izcelsmes britu komiķis Deivids Badiels, kurš teica, kāpēc man vispār ir pilnīgi pie kājas Izraela, es citēju. Kāpēc man cilvēkam, kurš audzis un ir kultūras ziņā saistīts ar Lielbritāniju, vispār būtu kaut kāds sakars ar zemi, kas ir 4000 kilometru attālumā no manis, un kur ir cita kultūra un tā tālāk. Un vai tas nenoved mūs turpat, kur mēs esam bijuši daudzus gadu simtus, ka tā tad ir kaut kāda, ir tas lielais kolektīvais ienaidnieks, pret kuru tad mēs varam izgāzt visu savu neapmierinātību. Apelkungs, nokomentējiet šo lūdzu. Ziniet, es domāju, ka, protams, ka antisemītisms šajā gadījumā ir tikai viena no ksenofobijas formām, ja? Latvijas sabiedrībā. Cik tā mums tā sabiedrība un pagātnes uztver tiek segmentēta pa etnisko kopienu līniju, ja? Tā, protams, ebreji būs pirmā vieta ar antisemītismu, ja? Bet kāpēc, protams? Uzreiz tāpēc, ka tas visu laiku ir dažādās konspirācijas teorijas, un ebreji īsti nekad nav bijuši pie varas, ja? Viņi vienmēr bijusi minoritāte, kurai var uzbrukt, ja? Jo viņai būtībā nav citu aizsardzības ieroču kā tikai ekonomiski. Aptuveni tādā veidā, ja? Izraēlas valsts arī tagad ir. Bet par to parunāsim varbūt pie citi jautājumi. Ja? Es atbildēšu tad Rudušas kundzei. Ja? Lūk, bet, protams, ka līdzīgas noskaņas mums bijuši un joprojām ir starp citu jautājumu par vācu baltiešiem, un tad ir par poļiem visādi aizspriedumi starp citu Latgalē kaut kur un tā tālāk. Viņi ir ļoti daudz, ka mums ir principā šī laika uztvere ir ļoti etniski segmentēta, ja? Un vienīgie, kuri ir pilnīgi labi, ir latvieši, protams. Ja? Tāda Latvijas sabiedrības vai Latvijas kā zemes vēsture, es vairāk kārt esmu teicis, pie mums, principā īstenībā, nav vēl īsti tapusi. Un arī citi vēsturnieki tam piekrist. Ja? Mēs zinām slaveno Ulža Ģermaņa grāmatu, kā tos sauc latviešu tautas piedzīvojumi. Ja? Lūk, tā ir tā līnija, ja, par ko mēs runājam. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, vēl ir cita lieta. Ja? Es neteiktu tik daudz, ka tā ir tik polarizēta sabiedrība, viņa ir segmentēta. Un pie šī jautājuma, manuprāt, ir praktiski lielie trīs segmenti, kas kaut kādā mērā nāk saistībā ar šīm informācijas plūsmām, kur tad cilvēks smeļās. Ja? Lūk, teiksim, šeit ir cilvēki, kas, piemēram, tie, kur smeļās informāciju pamatā latviešu valodā, ja? Tie arī kaut kādā mērā pārmantojuši no pagātnes šo neizravēto, jau latento antisemītismu. Ja? Tad mums ir milzīgs daudzums cilvēku, kas informāciju par norisēm pasaulē saņem krievu valodā šobrīd no Ukrainas, starp citu. Ja? Principā Krievijas avoti, Krievu valoda ir bloķēta perfekti, ja? Jūs Latvijā nevarat atvērt ļoti daudz informācijas avotus, bet lielākā daļa informācijas par karu Ukrainai mēs sekojam, kas notiek. Tā ir Krievu valodā paņemta no Ukrainas un tiek atskaņot mums milzīgā masā, ja? Un dominē pilnībā sabiedriskā telpā. Un tad mums vēl ir tā minoritāte, jauni cilvēki, kur grib būt moderni, kur smeļās informāciju attiecīgi pamatā angļu valodā, ja? Un principā viņi saņem pilnīgi citu leņķi tajā brīdī. Tas vairs no Ukrainas leņķis, ja, bet tas ir tas vārds, ko jau globalizētais leņķis, ja, vienalga vai viņi lasa Al Jazeera vai kaut ko tādu viņi tur lasa, ja, bet un tur viņi no turienes viņi pēkšņi saprot, uzskata, ja, ka tuvie austrumi tā ir tā lielā problēma. Nevis, teiksim, Ukraina, par kur runā vecāka paudze. Ja. Šajā brīdī es to beigšu, bet, protams, ja mēs gribētu par to runāt, tad mums tomēr būtu šīs lietas kaut kādas skaitļi jākonstatē. Divi iemesli pēc. Pirmkārt, tas, ka vēsturnieka, vēstures komunikātora un vispār izglītot cilvēku pienākums pret sabiedrību ir runāt patiesību. Arī nepopulāru patiesību un pamatot to.
savu viedokli. Ja? Arī tādēļ autoriem nepatīk. Un otra lieta, atkal atgriežos pie tā, ko nesen dzirdējis, ļoti iespaidoju pie Birkau kunga, viņa garās pieredzes summas. Ja? Viņš saka, jā, redziet, mūsdienu demokrātija vairs nestrādā, viņi nav savietojumi vairs ar patiesību. Ja? Politiskais process, plašsaziņas līdzekļi un sabiedrība kopumā principā strādā ar tēliem priekšstiem. Un tiem tēliem un priekšstiem, ja, viņiem nav tieši saiknes ar patiesību. Tāpēc mēs šeit gribēsim tālāk kaut kur meklēt kaut kādas, lai runātu par šo polarizāciju un Ukrainas vai tuvu austrumu relatīvo nozīmi, ja, pret Latvijas tautas vēsturisko pieredzi. Tad, lai tā būtu pilnīgi konkrēti un patiesi, ja, tad mums būtu jāiet skaitļos. Inga gribēja piebilst, es arī par tiem veciem aizspriedumiem, kāpēc tie ir iznākuši virspusē. Jā, es gribēju mazu piebildi. Es domāju, ka tie jaunieši, viņi pārstāv, viņi arī varbūt klausās BBC un arī citus avotus, tomēr netika. Un mūsu bailes un ksenofobija pret musulmaņiem un melnādainiem cilvēkiem arī, protams, šajā situācijā ir iznākušas ārā un viņām ir izēja šajā situācijā ļoti spēcīgi, vēl vairāk nekā tā bija tad, kad vai nevis bija, bet ko izraisīja Baltkrievijas robežas jautājums ar bēgļiem. Šobrīd tas vēl vairāk ir dabūs. Bet par tām senajām bailēm. Viena lieta ir tas antisemītisms, kas ir bijis un vienmēr ir, bet ir arī tas, ka mēs esam to holokaustu vai to genocīdu, ko mēs vērsām pret ebrejiem, un arī mūsu kolaboracionismu mazliet apzinājuši, un esam runājuši dažādos veidos, un arī esam sākuši uzņemties kaut kādu atbildību par to, kaut vai nedaudz. Nav vairs tā kā 2000. gadu sākumā, kad tas bija tā kā, kas ir noticis, tomēr ir informācija. Kaut vai arī es savos darbos esmu par to runājusi tādā vai citā veidā, bet nevis sev uzaugt. Katru gadu notiek piemiņas brīdis, tas jau tomēr ir kaut kāda apzināšana. Cilvēki ir, un man liekas, ka daļa cilvēku, kuri, piemēram, ir uzmanīgi ar informāciju par Palestīnas upuriem, Latvijas sabiedrības informēšanu, iespējams, ka varbūt viņi baidās būt antisemīti, tāpēc, ka tieši šīs šausmīgās pieredzes dēļ, kur kāds no ģimenes visticamāk tādā vai citādā veidā viņi baidās būt antisemīti, bet ja viņi nebaidītos, viņi varētu droši būt. Nē, viņi tas nav foršs jautājums un nav foršs joks. Joks ir tad, ja abiem šķiet smieklīgs. Nē, viņi nebaidās būt antisemīti. Viņi baidās informēt sabiedrību netik polarizētā veidā, kurā viņi informē tikai par Izraēlas, gandrīz tikai par Izraēlas viedokli un neinformē par Palestīnas viedokli šajā konflikta sakarā. Viņi manuprāt, šīs bailes no antisemītisma atkārtošanās un bailes no savas vainas atkārtošanās, tā, ka viņi atkal tiks apvainot kolaboracionismā, piemēram, vai tad rada situāciju, kurā viņi labi, es par šo sarežģīto situāciju nerunāšu, tāpēc, ka mēs jau esam tie antisemītisti. Bet patiesībā tas rada vēl vairāk polarizēšu sabiedrību, jo trūkst informācijas, trūkst masu mēdījos, Latvijas trūkst katastrofāli informācijas par šo, un tas nav kaut kāds jaunu cilvēku viedoklis vai jaunu cilvēku emocionāls protests. Tas tomēr ir tas, un tas dara pāri mūsu sabiedrībai, ka mēs šādi atkal esam bišķi tajā baidamies runāt, tāpat tās kā citos konfliktos. Bet mēs nedzīvojam globalizētā vidē tomēr, es domāju arī mēdīju ziņā, es tagad gribētu tā plašāk. Protams, bet kas ir tas iemesls, kāpēc latviski nav šī informācija pietiekamā apjomā pieejama? Kāpēc? Jo tomēr ar to informāciju, ko mēs izvēlamies tulkot un ziņot, mēs kaut ko sakām par to, kas mēs esam par sabiedrību. Protams, ka tā informācija ir pieejama, protams.
Tas ir paldies Dievam. Mēs esam demokrātiska sabiedrība, kur mums ir pieejami dažādi informācijas avoti, bet ar to, ko mēs izvēlamies tulkot un likt savos ziņu portālos, mēs jau kaut ko arī paužam. Mēs esam tāda sabiedrība, kuru sauc MeToo par seksa skandālu. Vai, šis ir cits temats, bet apmēram es to struktūru gribu iezīmēt. Es gribēju, paldies, lai Ilija nokomentē to konstatējumu un cerams apstiprina, ka mēs patiešām esam sākuši apzināties savu līdzvainību tajā galvenajā tēmā, par kuru mēs šodien runājam. Un uzreiz ātri pēc tam papildu jautājums, vai tas, ko mēs tagad redzam tieši par to polarizēto vidi runājot, nebremzē šo tālāko procesu apzināšanās? Tu saproti, kad vienmēr man saka, ka mēs esam izdarījuši daudz, vai tieši otrādi esam izdarījuši nepietiekami daudz. Jautājums, vai mums ir kaut kāda mēraukla, vai mēs varam te lineālu pielikt tā, labi, te mums ir tur 0,5 un te 1,1, ļoti labi. Man personīgi, es šai ziņā nerunāju ebreju kopienas vārdā, bet privātpersonas vārdā. Man ir lielas grūtības ar šo te vainas un atbildības konceptu kopumā kā kolektīvās. Ja? Es domāju, ka te jautājums ne tikai par to, ka patiešām, vai šodien cilvēki zina un nevairās runāt par kolaborācijas jautājumu un tā tālāk. Bet es domāju, ka mums varbūt tomēr trūkst izpratnes un sarunas par kolaborācijas motivāciju, kas varbūt ir 100 reizes svarīgāks jautājums nekā pašas kolaborācijas atzīšana. Ja, jo teiksim, mēs varam atsevišķu diskusiju par to sarīkot. Man liekas, par to mēs diezgan maz runājam. Par šiem cilvēkiem, kas kolaborē, kas piedalījās noziegumos dažādā veidā, dažādi cilvēki. Tas varbūt ir daudz svarīgāk nekā teikt, ka jā, bija tādi un tādi. Tas ir daudz svarīgāk, es domāju, par kaut kā tas, ko bieži vien pieprasa formālu atvainošanos. Vai Revīķa Freiberga, viesojoties Yad Vašemā, ir, tā teikt, formāli atvainojusies, bet mēs saprotam, tā ir formalitāte. Jā, lai gan, protams, tas, ka viņa nāk no trimdas kopienas, kur bija zināmas problēmas un izaicinājumi, tā skaitā ar diskusijām par holokaustu, tas piešķira zināmu svaru viņas vārdiem, bet es domāju, ka šī diskusija par kolaborācijas motivāciju nav notikusi. Mums ir raksti par to, bet sabiedrībā diezgan maz par to runā. Tātad šobrīd tas ir akadēmiskajā vidē tikai kā tēma, ziņā, jā? Es teiktu, ka Latvijas sabiedrība ir ļoti, ļoti pamatīgi progresējusi. Bet ir tāda, atskaites punkts. Atskaites punkts, jā, mums bija diezgan zems. Jā. Tagad mēs esam diezgan, es teiktu, labā stāvoklī runājot par holokausta izpēti. Salīdzinot, piemēram, ar citām Eiropas zemēm, holokausts Latvijā ir pietiekami labi izpētīts, pateicoties gan Latvijas pētniekiem, gan ārzemju pētniekiem. Bet lūk, šī te svarīgākā problēma, ja mēs šodien runājam par vairāk varbūt morāles un ētikas jautājumiem, tad lūk, šī te ļoti svarīga problēma vēl nav reflektēta. Bet te es gribētu teikt, es nezinu, ko nozīmē sabiedriskā diskusija. Latvijā nav sabiedriskās diskusijas ne par vienu jautājumu, gandrīz, kā es teiktu. Mums, bet tā ir, piedodiet, tā ir konkrēto cilvēku diskusija 1 stundas laikā, bet ja mēs iedomājamies sabiedrisko diskusiju, kā tas bija Eiropā, es nezinu, pēc otrā pasaules kara, kad cilvēki publicē kaut kādus programmatiskos rakstus, viņiem atbild, cilvēki reflektē, cilvēki par to diskutē, tas mums nenotiek. Mums ir kaut kā cilvēks viens kaut ko nopublicē, klusums. Tad cits nopublicē kaut ko savu, klusums. Es domāju, ka mums ir problēma ar publisko diskusiju par daudziem jautājumiem. Un tas arī norāda uz polarizāciju daudz ko. Es gribētu... labi, tavs otrs jautājums kāds bija?
Es par to laiku jau aizmirsu otro jautājumu. Bet Tas nebija pietiekami svarīgs, varbūt. Varbūt nebija pietiekami svarīgs, bet es gribēju, lai Kaspars arī par šo pašu nokomentē par motivāciju un kāpēc mēs tad neesam īsti gatavi to pētīt. Vai es nezinu, vai mēs neesam gatavi, bet kāpēc tāda pētniecība nenotiek? Pirmkārt, ja mēs ļoti pragmatiski ņemam, ja tā pētniecība nenotiek, tāpēc, ka mēs esam ļoti mazi, mūs ir tik, cik ir, un visi mēs esam pārstrādājušies, un bieži vien katrā tēmā ir labi, ja 1-2 pētnieki, kur normāla diskusija nekāda nevar notikt, ja tu esi vienīgais speciālists, kas te maļās par šo te tēmu. Ja mēs runājam par kaut kādām motivāciju pētniecībām, ja man arī vienmēr liekas tā diezgan, mēs ļoti šauri pieejam, un te arī diskusijā mēs skatāmies tikai uz šiem te 2 aspektiem, uz antisemītismu, ja, un uz kolaborāciju, ja, bet ja mēs paņemam savādāk, piemēram, paņemsim to pašu Zigismundu Baumanu, ja, ko es domāju daudz ir lasījuši, ja, viņš jau tieši norāda, ka šie te 2 motīvi, antisemītisms un šī te kolaborācija nav tie svarīgākie, ja, lai varētu notikt holokausts. Vācija līdz Hitlera nākšanai pie varas bija zeme, kurā ebreji bija visemancipētākā tauta. Ja? Salīdzinot ar, Franciju vai citām Eiropas zemēm, ja, tā bija diezgan, ļoti emancipēta zeme šajā te raksturā. Ja? Ja mēs paskatāmies uz holokausta īstenotājiem, ja, uz tieši šīm te slepkavām, ja, kas realizēja, tie arī nebija nekādi antisemīti. Ja? Tur ir jautājums, ja, kas ir daudz varbūt svarīgāk, ir skatīties, ja mēs atkal nosperam no Baumana, ja, šo te ideju, ja, par to modernizāciju, cik lielā mērā, un tas man liekas arī šodien ir ļoti aktuāli, cik lielā mērā, ja, šī te modernizācija mūs faktiski padara par necilvēkiem. Un to mēs neesam apzinājuši. Un tā vietā mēs meklējam varbūt tādas nedaudz piezemētākas tēmas, ja, un skatāmies, ja, ka tur ir tas antisemītisms, kas mūžīgi ir bijis, ja, bet tai pašā laikā es paskatāmies uz kaut kādu, uz, tiem pašiem dižajiem Latvijas antisemītiem, ja, kas ir, piemēram, rakstnieks Viktors Eglītis, ja, kas bija pazīstams kā diezgan aktīvs, ja, pretebreju tāds cīnītājs, ja, pret holokaustu, ja, viņš tomēr nostājās, kaut vai savās dzējās un tā tālāk. Mēs nevaram atrast kaut kādas pierādījumus tam, ka Viktoram Arājam bijusi kaut kāda antisemītiskā pagātne, nebūt. Tāpat skatoties uz citiem, tas nav redzams. Tātad jautājums, vai mēs esam spējīgi par to runāt daudz plašākā mērogā. Un skatoties arī uz šodienas, tām lietām, ja, kad es, piemēram, redzu, ja, kad jāraksta ir vēstures projekti un mums obligāti vajag pamatot, cik tad liels būs ieguldījums nacionālā koproduktā, ja, es redzu to, kā notiek modernizācija. Mēs vairs nevērtējam kaut kādas morālās, mēs nevērtējam neskapēc, ka vairāk ētiskās, ja, kaut kādas lietas. Mēs visu vērtējam pēc es atvainojos kapeikas vērtības, ja. Tas pats notiek arī ar citām lietām, ja. Šodien, viss, ko mēs uzrakstam, ja, tiek vērtēts, ja, kaut kādās dīvainās proporcijās. Nevis tas, ko tu reāli esi izpētījis, bet tas, kur tu esi nopublicējis vai kaut ko tam līdzīgi. Mēs faktiski pārvēršamies par mašīnām, un šī te pārvēršanās par mašīnām rada šo te dehumanizēto vidi, un šajā te dehumanizētajā vidē mums ir ļoti izdevīgi nostāties kaut kādā vienā pozīcijā, aizstāties aiz kaut kādas, vecas kultūras traumas un paziņot, jā, kad mēs esam tie, kas aizstāv, un tad mēs aiz šīs kultūras traumas neredzam tās citu ciešanas, kas notiek, ja? Un, manuprāt, tas nav īsti normāli. Jā, es gribētu dot vārdu arī citiem, Inga gribēja papildināt, bet es iemetīšu vēl vienu domu.
Par to plašāko skatu. Timotejs Sneiders arī ir rakstījis par to, ka holokausts, piemēram, ir bijis, vissmagākais holokausts ir bijis tajās valstīs, kurās pirms tam bija noārdīti demokrātiskie mehānismi, ja, kur ir bijusi vāja. Tā ir viņa, es skatos, ka Ilja jau vienā citā diskusijā kratīja galvu, kad es piesaucu Sneideru, bet ka ir bijusi vāja, līdz ar to novaināta sabiedrība, novaināti tie solidaritātes mehānismi, kuri uztur demokrātiju. Tas arī varētu būt kaut kāds faktors, bet Inga gribēja papildināt par iepriekš teikto. Par to. Jā, mēs tā kā baidamies, ka kāds mūs nolamās par antisemītu, bet arī arābu ir semītu valoda grupa, un tad, kad mēs runājam par antisemītismu, faktiski mēs varam arī runāt par to, ka, ja mēs pret viņiem izturamies, ja mēs pret to genocīdu, kas notiek tur, izturamies noraidoši, tad mēs arī esam antisemīti vai neinformējam pietiekam sabiedrību par to. Bet tas tā kā par to valodu, kā tas notiek, bet kāpēc mums diskusijas kultūra, kā es redzu, ka mums ir varbūt nepietiekamā līmenī, ir tas, ka viens ir tas, ka mēs esam bijuši Padomju Savienībā un tur bija ļoti noraidoša attieksme pret psihoanalīzi vai psiholoģiju, un šobrīd joprojām, kā es redzu savu draugu lokā, vīrieši darīs jebko, uzcels jaunu māju, bet tikai neies pie terapeita, un tas arī parādās Facebookā, un visos šajos komentāros, kad cilvēki tur veic savu terapiju, tur vairāk un kaut kā izventilējas Facebookā, un vēl, kāpēc mūsu diskusija kultūra, manuprāt, ir klibota, tāpēc, ka mēs esam hierarhiski struktūra, ļoti, tāda dihotoma. Mēs skatāmies, kur būs tas pareizais viedoklis, un tad mēs viņam tā kā gribam piekļaut. Bet, tas ir tāda vairāk, varbūt, runāšana par to, kā tas, manuprāt, veidojas. Un ko tur var darīt, ir tas, ka pēc iespējas runāt formā, stāstīt par savu skatījumu un mēģināt ar cieņu izturēties pret to otru cilvēku, un pēc iespējas nerunāt par bet teikt, es domāju, es skatos, man ir bail, man sāp, un kaut kā tā mēģināt. Un kā ir ar mēs, ja mēs runājam par mēs, tad uzreiz ir pretstatījums viņiem, ja mēs runājam par... Jā, man liekas, ka tas ir tāda atbildības, tā kā, vai varas tāda uzurpācija, kad mēs, protams, ja tā ir organizācija, tur es nezinu. Mēs sieviešu stand-ups, tad es nezinu, kādā situācijā mēs sieviešu stand-ups uzstājāmies Liepājā, bet mums tomēr katram ir varbūt atšķirīgs viedoklis. Labāk es domāju, ka runāt par un arī šajā krīzes situācijā tas mēs runāšana bišķiņa var iebaidīt to pretinieku, protams, vai cilvēku, ja mēs sakam, mēs latvieši, mēs tā nedarām, tad tas otrs cilvēks varbūt arī vairs negrib stāstīt par to savu sāpi tik ļoti, tad, kad mēs paceļam to briesmīgo karogu. Jā, par šo varētu atsevišķu diskusiju rīkot, bet es gribēju, Apelkungs, atgriezties atpakaļ pie jautājuma par to plašāko kontekstu un pētniecību, kuru Kaspars runāja par kapeiku, un vai tas ir vienīgais iemesls, kāpēc mums pieklibo tā plašākā konteksta izpratne? Varbūt no sākuma mazs komentārs par šo mēs, kur Gailas kundze minēja. Tiešām šajā te globalizēto informācijas plūsmu, situācijā tas mēs izšķīst. Mums nav kaut kādas, Latvijas informācijas vides vienotas platformas, un tāpēc nav arī diskusijas. Īstenībā nav pat definēti jautājumi, kur ir aktuāli konkrēti Latvijas sabiedrībai, kas mums šeit būtu jāizdiskutē. Ja? Un kam būtu šie jautājumi jādefinē? Jā, atkal, tad tiem cilvēkiem, kuri sev uzskata, kurus kāds sauc par intelektuāļiem. Ja? Bet tā problēma tāda, ka viņi jau netiek pie auditorijas plašsaziņas līdzekļos. Ja? Tas nav vienkārši. Tur pilnīgi cita, prioritātes tiek nospraustas atkarībā no mēdī, par ko cilvēku runā. Ja? Man pašam ir tāda pieredze, kur jums vienkārši reāli jums spiež virsū jautājumi, jo tā ir, redakcijas nostāja. Ja? Arī to jautājumu, kurš nav pārraides tēma un kuru jūs pat negribat pārunāt. Ja? Bet tāds notiek. Ja? Bet es tomēr piekritīšu tam ekonomiskajai strukturēšanai. Ja? Un priekš šīs sarunas es tagad braucot šeit dažus skaitļus paskatījos. Ja?
kā mēs sāksim tādu, lūk, vēstures pētniecību. Es nemāku pateikt, mums šī, teiksim, 1,7 miljonu, teiksim, programma 21. gadsimta vēstures pētīšanai, kur lielākā daļa ir komunikācija, nevis pētīšana īstenībā, ja. Lūk, tas ir paredzēts vēsturē, 3 gadu laikā, ja. Protams, ir arī mazākas programmas, un droši vien, ka vēstures pētniecībai vispār Latvijā tiek tērēts kaut kur no 1 līdz 2 miljoni eiro gadā kaut kur tā. Kaspars noteikti labāk to zinās, precīzāks skaitļus, ja, kas tur veidojās. Varam vai likt klāt to valsts finansējumu, kur saņem muzeju, ja, tur būs jau lielāka summa, bet kaut kā tā. Tagad, lūk, ebreju kopienas restitūcijas fonds, ja, 40 miljoni 10 gadu laikā plus 5 nekustamā īpašuma, ja, ja. Tas kaut kādā mērā mums parāda, ja, šo lietu sabiedrisko nozīmību. Un tad mēs ejam uz augšu, Air Baltica, ja? Nu, tikko teiksim, 500 miljards šā te, ja? Tad mēs ejam vēl uz augšu, ja? Un paņemsimies tā rēķināju, cik liela ir bijusi Latvijas valsts un sabiedrības palīdzība Ukrainai. Finansiālā, militārā, humānā palīdzība Ukrainai un Ukraiņu bēgļiem aptuveni miljards uz šo brīdi, ja? Aizgājis tur, ja. Nu, tad beigās mums vēl stāv te priekšā, lūk, teiksim, Rail Baltica, ja, kur mēs vēl nezinām, tad maksimāli 9,8 miljārdi, kas vakar tiek minēts, ja. Televīzijā, ja varbūt būs mazāk. Bet, ziniet, patiesībā, ja mēs skatāmies arī, tas ir uz to ziņu struktūru, ja, ko mums dod plašsaziņas līdzekļi, par ko runā, par ko vaicā, tad lielā mērā tas kaut kādā mērā viņš korelē tomēr ar šo te naudas hierarhiju. Un tas arī nosaka šo jautājumu relatīvo nozīmi sabiedrībā. Ja? Jūs būtībā nevarat izvērst, teiksim, diskusiju par jautājumu, kurš tīri finansiāli nospies kaut kur tur lejā. Ja? Ja, jo mums ir pilnīgi citi, teiksim, mehānismi, kā tā nauda plūst, un plašsaziņas līdzekļi, mēs viņus saucam par sabiedriskajiem, ja? Bet viņi arī dzīvo tirgus ekonomikas apstākļos. Un viņi atsaucās to visu. Es gribētu, lai Ilja nokomentē tomēr to, vai viņš piekrīt tēzē par to, ka restitūcijas ebreju kopienai ir tādā hierarhiskā trepītē. Nē, es absolūti šai ziņā tomēr Appola kungam es nepiekritīšu. Jā, un tur nekāda piecīšana no īpašumiem reāli nav. Tie visi īpašumi ir tikai un vienīgi, tikai sloks uz ebreju kopienu, nevis ienākumi, bet tas nav tik svarīgi. Jautājums par restitūciju vispār nav saistīts ne ar pētniecību, ne ar sabiedrisko svarīgumu. Tas lielā mērā, ka tas jautājums tika izšķirts, ir drīzāk Latvijas starptautiskās pozicionēšanās rezultāts. Dažādos brīžos tur bija dažādi vektori. Es domāju, ka mēs varam atļauties teikt, ka kaut kādā ziņā to, ka tas likums tika pieņemts, iespaidoja taiskaitā sazvērstības teorijas, ka varbūt viens otrs Saeimas deputāts nobalsoja par šī likuma pieņemšanu, jo viņš uzskatīja, ka Ameriku valda ebreji, un ka no tā ir atkarīgs, vai NATO mūs aizstāvēs saskaņā ar 5. pantu. Ja? Jo atcerēsimies, ka lielā mērā likums tika pieņemts, diemžēl uzreiz, faktiski mēs varam teikt, ka Krievijas iebrukuma Ukraina pievakarē. Tāpēc es neteiktu, ka tas atspoguļo kaut kādu hierarhiju šai ziņā. Ja? Un es pilnībā piekrītu tam, ka tas, kā vēsture tiek, teiksim tā, vēsture nīkuļo. Atspoguļo to, ka sabiedrībai vēsture ir vajadzīga atkal, lai pakāptos šī moralizēšanas ķeblīša. Sabiedrība nav ieinteresēta vēstures pētniecībā, kā, teiksim tā, sabiedrības izpētes mehānismā, jo sabiedrība, piemēram, ir ieinteresēta, vairāk ieinteresēta, piemēram, tur bioloģiskās vai ķīmiskās industrijas attīstībā, jo tur cilvēki saprot, ko tas viņiem dod, ka lūk, kaut kāda tur tabletīte mums būs jauna, kas man izārstēs visas kaitas. Bet populārajā kultūrā mums tieši vēsture interesē. Vēsture viņus interesē, bet viņiem no vēstures izpētes nav ne augsti, ne karsti. Jā. Viņi tāpat var runāt muļķības vai tieši otrādi dziļas un pārdomās, pat bez vēsturnieka izpētes. Ja mēs visi, piedod, šodien nosprāktu, visi te auditorija esošie vēsturnieki, cilvēki Twitterī un cilvēki Facebookā to nepamanītu. Viņi tāpat
turpināt runāt to, ko viņi turpina, un bez tā stabilitātes, ko mūsu farmācijas industrija izgudro, viņi var būt slimos un viņiem būs slikti. Bez vēsturniekiem viņiem nebūs slikti. Viņi tāpat varēs moralizēt un pamatot ar vēsturi kaut kādus savus uzskatus, vai fobijas, vai fantomus, vai kaut kādus prāta konstrukcijas. Diemžēl ir tā. Es domāju, ka viņi noteikti pamanītu, bet ne uzreiz. Bet, protams, kā sabiedrība, tādā viņi to pamanītu. Tad likumsakarīgi, ilgākā laikā. Jā, es vienkārši arī par tām ekonomiskā, visu to finansiālo nospiešanu. Tas, ko mēs runājam, un tas, ko mēs sakam skaļi, un tās balsis, kuras mēs vēsturē izrokam un parādam jaunas vēstures pētījumus, tas ļoti ietekmē tomēr ilgākā laikā to gan finansējums, gan visu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, šī diskusija ir svarīga, lai mēs runātu un dotu iespēju pēc iespējas vairākām tam balsīm un pētījumiem un arī arvien jaunām liecībām un tas ietekmē to, kā pēc tam tas tiek finansēt un lai būtu tas viss plašākais skatījums, nevis tikai šis melnbaltais skatījums, kur mēs atrodam, tie ir vainīgi. Protams, ka Ukrainas kara vai pilna apmēra iebrukumu Krievijas Ukrainā rezultātā mums vēl vairāk viss ļoti polarizējas. Mums ir svarīgi atrast tagad tie ir tie vainīgie, un mēs ļoti steidzīgi nomainām ielu nosaukums un nogāžam pieminiektus, un tas viss ir, labi. Bet labi, šeit es mazliet padusmojos, bet tas, kas ir svarīgi, manuprāt, ir ļoti svarīgi tās runāšana un to balsu izcelšana, un tāpēc, piemēram, arī joprojām es atkārtošos, manuprāt, tas skatījums uz Gāzes Izraēlas-Hamas konfliktu nav pietiekami atspoguļots latviešu valodā. Jā. Pirmkārt, es maza pauzīte. Pirmkārt pateikt, ka dusmoties drīkst. Ka tas pieder pie normālām emocijām šāda veida sarunās un jebkurās citās. Es pagriežīšos pret skatītājiem, tāpēc, ka pēc dažiem jautājumiem es došu jums iespēju arī reflektēt, komentēt un uzdot jums svarīgos jautājumus, bet Apelkungs jau ķēra pēc mikrofona, ļaušu viņam izteikties. Jā, es vienkārši īsā replika par to, ko minēja kolēģi šeit. Ja? Vai sabiedrība interesē, vēsturi? Sabiedrība vēsturi interesē izklaidējošā formā. Ja? Attiecīgi kaut kādā analītiskā formā, kā pētījums, kā un tāds vairāk izvērs pagātnes skatījums, ja? Vai arī kaut kādu jaunu aspektu atklāšana. Tas neinteresē. Interesē tikai izklaidējošā funkcija, un principā tas, diemžēl, lielā mērā, ja mēs nonāksim, tas kaut kādā mērā ir arī saistīts ar holokaustu uztveri, kur mēs nonākam, ka pamatā jau tas viss noteikti caur ko, caur, filmu industriju. Ja? Vai labākā gadījumā dokumentālās filmas, labāks vai sliktāks televīzijā, citos gadījumos vienkārši mākslas filmas par holokaustu. Tas, kas veido to masu, ja? Un mēs muzejos kaut kādos, ja? Mēs varam mēģināt kaut ko darīt, bet mēs vienmēr būsim mazākumā pret šo lielo masu, kas stāv pretī. Tas ir saprotams, bet vai tie nav tomēr paralēli procesi? Notiek pētniecība, ir darbs, ko jūs veicat muzejos, un jo vairāk tajā tiek ieguldīts, tad attiecīgi ir arī lielāks briedums sabiedrībā, arī populārajā kultūrā par šīm tēmām runāt, ne? Nē, saprotiet, mēs varam ļoti konkrēti, mēs nonāksim līdz konkrētākai sarunai drīz, ja, lai atbildētu uz jautājumu, kā runāt par holokaustu. Tad es pateikšu, manuprāt, kā mēs varam labāk runāt par holokaustu, kā 4 mazie punktiņi. Ja? Bet, lūk, lielā mērogā es saprotu, mēs esam zaudētāji cīņā ar šo izklaides industriju plašā nozīmē, un tur vienkārši nekā nevar darīt. Mēs dzīvojam tādā pasaulē un tādā laikā. Ja? Tā ir tā realitāte. Kas tad cilvēks interesē? Ja mums būtu diskusijas jautājumi, mums būtu arī laiks tomēr vairāk runāt arī par Latvijas pilsoņu līdzdalību savu līdzpilsoņu slepkavošanā. Ja? Lūk, par holokaustu noziedzniekiem, kā mēs to runājam, cik viņi mums šeit īsti aptuveni bija, ja? Un ko nozīmē tas viss. Ja? Vai mēs runājam par 300, kā tur viens raksta, 500, ja mēs runājam par 3-4 tūkstošiem cilvēku, kuri iesaistīti šajā procesā. Ja? Un tā tālāk. Ja? Vienkārši tas arī tāds jautājums par šīs traģēdijas mērogu. Viens no šīs traģēdijas aspektiem, kas raksturo mērogu īstenībā. Ja? Mēs tam neesam pat tūmā. Ja? Mēs tam visam labākā gadījumā pieskaramies savu tēvs nakts, ja?
filmu, ja, vai arī caur, teiksim, attiecīgi Svina Garš, kurš lasa romānus vai iet uz teātru. Un aptuveni tādā līmenī, un tas pats labākais līmenis, kas ikdienas cilvēkam pieejams, ja. Ir arī, teiksim, sliktāka līmeņa Holivudas filmas, kur, protams, ir šīs, teiksim, nāves nometnes tēls, ja, bet par to, teiksim, miljonu ebreju, kas, teiksim, Latvijā un pārējās reģionu valstīs tika nogalināts vienkārši nošaujot, ja. Tas tēls jau priekšā nav, un tā veidojas šie diezgan greizie priekšstati, ja, tā tika ilustrācija. Jūs vairākas reizes, es atvainojos, vairākas reizes šajā sarunā tika pieminēts vārdu savienojums vēstures komunikātori, runājot par vēsturniekiem, kuri strādā. Un tieši es gribēju, lai jūs tad noprecizētu, kā jūsuprāt vēstures komunikātori tieši šodienas apstākļos. Tad mēs nonākam pie jūsu 4 punktiem, Apala kungs. Kā tad vēstures komunikātors tajos šodienas apstākļos, kurus mēs konstatējam, ka ir dehumanizēta, modernizēta un polarizēta, atvainojiet par pantiņu, vide, kurā ir jākomunicē, un ir paralēli tātad arī populārā kultūra, kura no vienas puses uzrunā tos smagos jautājumus, bet uzrunā vēsturiski neprecīzi. Un kā jūsu darbu tas ietekmē? Redziet, ja mēs tad skatāmies, tas jau šobrīd Amerikā jau ir aizgājis pilnīgi skaidri, ja, ka akadēmiskā vēsture un publiskā vēsture ir paralēli žanri, ja. Tas tā nav, ka publiskā vēsture ņem tikai no akadēmiskās vēstures fundamentālos pētījumus un tad uz to, bāzes taisa kaut kādu vienkāršāku, izglītojošāku stāstīņu. Tie ir paralēli žanri un tā ir pilnīgi atsevišķa saruna. Mēs par to varam parunāt, ja, īsumā, ja jums ir vēlēšanās. Ja. Ar ko viņi atšķirās? Ar to, ka publiskā vēsture analīze operēs arī ar tādā gadījumā ar kontekstiem un analoģijām. Ja. Tu nebūs parastais piegājiens, ka patiesība dzīvo Latvijas Nacionālajā arhīvā punkts. Ja. Un tas, kas arhīvā nav, tas nav noticis. Ja. Ja. Tā, kas diemžēl pastāv pie mums daudziem kolēģiem. Ja. Tā ir konteksti, analoģijas, beigās vienkārši loģiski secinājumi, ja. Lai to visu bildi salikt kopā. Un tas, kas mums vajadzīgs, lai runātu ar cilvēkiem, kuri domā, klausās, domā līdzi, kuriem ir viedoklis. Ja? Un tas publiskās vēstures žanrs. Tā ir tā lielā varbūt atšķirība, ja, kāpēc es šeit minēju par komunikātoriem. Pie mums tas žanrs sāk attīstīties, gribot, negribot. Ja? Un par laimi bija šeit Jasons Steinhauers, kas ir Amerikas liels autoritāte un guru šos jautājumos, ir bijis iespēja. Es domāju, ka mēs daudzi, pat tie, kuri nesauc sevi par publiskās vēstures cilvēkiem, ja, viņi jau to dara un iet tajā virzienā. Ja. Un tas, ko principā no mums gaida sabiedrība, un tas veids, kādā veidā ar sabiedrību mēs varam kaut ko debatēt, jeb diskutēt. Tā ir tāda stāstniecība, storytellings, nelatviski izsakoties. Nē, tas parasti ir izolēts jautājums, storytellings. Vienkārši paņemt vienu kaut kādu cilvēku vai arī mazu grupiņas pieredzi un krāsainā veidā tur vienkārši personisko pieredzi. Publiskā vēsture tomēr jau ņem to vairs nevis kaut kādu ilustrāciju kā stāstiņu par kaut ko nelielu, ja, bet cenšas kaut kādu jautājumu atspūkļot un izdebatēt, ja, arī analizēt šajā sarunā. Vairākos aspektos. Aptuveni tā. Kasparam to pašu jautājumu par vēstures komunikātoriem un kā tad šodienas apstākļos, kurus mēs konstatējam, kādi tie ir, būtu jāpielāgojas šiem apstākļiem, lai tiešām arī ar visu to, ka nav to kapeiku. Ja runa iet, es domāju, mēs esam aizrunājušies galīgi kaut kur ne tur, kur vajadzētu. Jā, atvainojiet, ja mēs no holokausta esam pavisam kaut kur līdz vēstures komunikācijai. Mēs par to varam runāt, bet varbūt, ka citur, varbūt, ka tomēr atgriežamies pie šīs tēmas. Tieši par šo tēmu kā runāt? No vienas puses, jā, ja mēs gribam, lai mūsu publika mīlētu, lai viņa mums, kā saka, aplaudētu un dāvinātu pēc diskusijām dziedus, mums ir jārada viņai tāda pagātne, kurā viņa justos ērti. Diemžēl tā pagātne ir tāda, ja, kur ir diezgan neērta. Runāt par neērtām tēmām ir, kā saka, nesevišķi veselīgi. Jo vienkārši pretīm jūs saņemsiet lielu daļu, latviski pat nezinu, kā to pieklājīgi nosaukt, ja, mēslu vētru, ja, teiksim, pretestība, jā. Un šādā te veidā. Jā, bet
Tomēr man liekas, ka par šiem te jautājumiem ir jārunā un cilvēki ir jāspiež domāt, bet tai pašā laikā, ja mēs apskatāmies uz tām diskusijām, uz kurām es esmu bijis, piemēram, pēdējos, pusgada laikā, ja es paskatos, tad lielākoties, kad uz vēsturnieku diskusijām man patīk arī pavērot, kas tad ir atnācis, Un, ja jūs, kā saka, daudz ir bijuši, tie ir lielākoties padzīvojuši veci balti vīrieši, ir tā, diemžēl, mēs tur neredzam jaunas sejas, mēs tur neredzam, dāmas, kuras man labprātāk varbūt patiktos redzēt. Es saku tāpēc, ka šeit ir atšķirīgs, Bet tāpēc jau arī ir tas jautājums, kā? Bet šajā gadījumā ir tas, ka mēs vienkārši vēsturē neinteresē, kā saka, plašas sabiedrības masas, kā teiktu, senākos laikos. Vēsture interesē dažus cilvēkus, un viņi nāk uz šīm diskusijām vienkārši kā uz kā protestants uz baznīcu, lai stiprinātos ticībā. Nevis, lai saņemtu jaunu informāciju vai pārskatītu savus viedokļus, Respektīvi, paužot kaut kādu citu viedokli, jūs saņemsiet labākajā gadījumā apvainojums valsts nodevībā, nevis kaut kādu konstruktīvu, dialogu. Kā to komunicēt? Vislabāk ir tomēr, manuprāt, ka komunicē tomēr ne tikai vēsturnieks, kas ir atstāts viens uz ķeblīša, pret auditoriju un tagad mēģina cīnīties un atkauties ar jautājumiem un pret jautājumiem, bet tas ir arī, kā saka, man liekas, masu mēdīju jautājums, jo bieži vien, no masu mēdījiem, pienāk ziņas, izstāsta, lūk, kā tur bija šis un tas, bet, johaidī, tas ir uzrakstīts jau 101 reizes, paņem un izlasi vienreiz, Lasīt mūsu mēdīju vairs nemāk. Tie tādi lieli paziņojumi. Te ir šajā gadā, bet tā ir tā realitāte, ar kuru es realitātē arī saduros, jo man viņi arī zvana. Bet ir raksti publicēti, ir grāmatas sarakstītas, Tā vietā, lai dabūtu, lai tu veidotu kaut kādu kvalitatīvu diskusiju par kaut kādiem jautājumiem, to es atvainojies, komentēju kaut kādu sīku nieku. Paklausīsimies, varbūt Iljam ir konstruktīvi priekšlikumi, jo mēs konstatējām tātad ka sabiedrību neinteresē, ka mēdīji, tur ir, akmentiņš manā lauciņā, ka mēdīji tātad nelasa un attiecīgi neatspoguļo pietiekami dažādas tēmas, ieskaitot neērtas vēstures lapuses. Bet ko tad tomēr mēs varētu darīt savādāk, lai tā saruna neaizietu? Tu zini, man ļoti patika vienkārši šī Kaspara metafora par cilvēku, kas iet uz sprediķi stiprināties ticībā, jo patiesībā jau, es domāju, ka arī saruna par holokaustu ļoti labi iedarās šai paradigmā, ka cilvēks tāpat kā viņš iet klausīties par Ellas smokām, kas viņu sagaida, un sprediķotājs viņu šausta. Tāpat arī mūsu sabiedrība arī ar šo te šaustīšanu it kā stiprinās un kļūst stiprāka. Lūk, es ciešu, es klausos par neērtām patiesībām no savas pagātnes, un es kļūstu stiprāks un kaut kāda. Es domāju, ka tā ir patiesībā laba metafora, par kuru var pareflektēt un tā teikt. Bet tas ir tikai noteiktā nišā, vai tā nav? Labs jautājums, nezinu, bet par to būtu vērts padomāt, es domāju. Ar komunikāciju, es domāju, tomēr varbūt vajadzētu mēģināt sākt ar to, ka mēs celsim, tas, protams, skan utopiski, bet celsim vēsturnieka amata prestīžu. Tādā ziņā, ka es domāju, ka pats par sevi pieprasījums, es lūdzu piedošanu Apelkungu, pats par sevi pieprasījums pēc tādas funkcijas kā vēsturnieks komunikators, kā mediātors, tas norāda uz to, ka vēsturniekus uztvēr kā kaut kādus nesaprotamus dīvainus, frīkus kaut kādus, kas nodarbojas ar kaut ko sabiedrībai absolūti nevajadzīgu, dīvainu,
ka lūk, mums ir komunikātori, kas mums normāli kaut ko interesantu pastāsta, tādu labu, vai varbūt ne sevišķi labu, bet tā normāli pastāsta kā cilvēki. Un tur ir kaut kādi tādi rūķi nesaprotamie, vai žurkas kaut kādas, kas tur sēž tumšos kaktos, zem kaut kāda sakārņa un dara nesaprotamās lietas. Un sabiedrība nesaprot, kāpēc mums ir vajadzīga vēsture, ka piedodiet, bet vēsture ir tā pati fizika tikai par sabiedrību, nevis par dabu vai tur planētām, bet par sabiedrību. Un vēstures izpēta pat šeit ļoti šaurā tematā, holokausts vai vēl šaurākā tematā, piemēram, kolaborācijas jautājums, mums palīdz saprast, kas ir mūsu sabiedrība, kas esam mēs. Jo atgriežoties dažus jautājumus atpakaļ pie jautājuma par, teiksim, antisemītismu kā motivāciju. Mēs tā skaidrojam, ka bija antisemītisms. Skaidri. Antisemītisms nav kaut kāds šķidrums vai ēters, kas tur bija sabiedrībā, izkaisīts vai izliets. Tas bija vai cilvēka, tā teikt, ideju, domu sistēma, vai tas bija konkrēti cilvēka domu stāvoklis tajā brīdī, bet tas nebija kaut kāda tāda vienkārši substance, kas vienkārši paskaidroja. Ja? Tur stāvēja kaut kāds koks, stāvēja koks. Tur bija antisemītisms, antisemītisms. Patiesībā vārds antisemītisms šai ziņā neko neizskaidrots, vienkārši ļauj mums kaut kādā ziņā nobīdīt, labi, tas ir pārāk liels temats. Mēs neiedziļināsimies, mēs nomarķējam, ka ir tāda problēma, ejam tālāk runāt par citām lietām. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jāsāk ar šo te, un protams, tas netiecās tikai uz holokaustu, bet jau ir zināma sabiedrības interese pret holokaustu un plašāk pret Otrā pasaules kara vēsturi un periodu ap to okupācija un iedziļinoties, teiksim, periodā pēc Otrā pasaules kara, bet, teiksim, vēl nacionālajie partizāņi un tā tālāk. Varbūt mēs varam ar to sākt runāt, kas ir vēsturnieki, un piedodiet, kāds ir vēsturnieku ieguldījums mūsu sabiedrības attīstībā. Piedodiet par tādu... Bet tā sarunā, ja mēs pieņemam, tad mums jau laiks sāk spiest, bet es tomēr gribētu, lai tu precizētu. Ja es sapratu pareizi, tad vēsturnieka kā profesijas lielāks prestižs mums arī palīdzētu cita starpā veiksmīgāk šo sarunu par neērtām vēstures lapusēm. Es domāju, ka cilvēki tad klausītos. Tad vēsturnieks nebūtu tāds izsaukuma klauns, uzspiež kaut kādu podziņu, pastāsti mums kaut ko interesantu. Tur skaistā pils, pastāsti, kas tā ir par pili, kas to ir cēlis, vai pastāsti mums tur kaut ko par partizāniem. Mēs gribam stiprināties savās patriotiskās jūtās. Kā tas ir šodien, diemžēl. Bet no kurienes būtu jānāk tam impulsam? Es teiktu, kaut kādā ziņā no pašiem vēsturniekiem, un ka mums ir problēma, ka vēsturnieku amats Latvijā ir, es neteiktu dezorganizēts, vienkārši nav organizēts. Mēs esam atomizēti kaut kādā ziņā. Un par to jau tika runāts arī tā skaitā vēstures kongresā un daudz kur. Tā ir, tā teikt, mūsu profesionālā problēma, bet es domāju, ka arī politiķi varētu tomēr ar lielāku cieņu izturēties pret vēsturniekiem. Un te es domāju, ka mēs varētu teikt, ka daži politiķi, pat tie, kas sevi pozicionē, vai pozicionēja, kā lielus vēstures entuziastus un vēstures aizstāvis, patiesībā ir nodarījuši daudz ļaunāk. Es tev apturēšu, pirms tu uzsāc vienu jaunu lielu tēmu, kur mēs aizvedīsim mūs citur. Inge jau sen rāvās pie mikrofona. Es atvainojos, lūdzu. Par ko? Viss kārtībā. Es domāju, es neesmu tiešām vēsturniece, un arī esmu savā darbībā saņēmis dažādas pārmetums, bet ne tik briesmīgus par savām grāmatām, bet es domāju, ka ļoti svarīgi, tas, ko es gribēju pateikt, ir katrā gadījumā šajā laikā ir ļoti svarīga individuāla drosme, un arī katra vēsturnieka individuālā drosme, bet man liekas, ka tā metafora, ko Kaspars teica, ir vienkārši izcila par to draudzi, kurā sēž tie pusmūži baltie vīrieši, un kuri nāk uz to draudzi stiprināties savā pārliecībā. Un tad es gribētu piebilst, ka jā, varbūt, ka tajā draudzē arī runā par dažām neērtām tēmām, bet godīgi sakot tikai par tām, kuras ir mācītājs atļāvis, un tad varbūt ierosinātu, un tā kā tajā draudzē būt drosmīgākiem, un
tad, kad parādās arī citas tēmas, kas ir vēl vispār varbūt mazliet nesaprotams, vai citas balsis arī no tās sieviešu puses, kurām un kaut kādu un var ievest arī jaunas draudzē. Pirmkārt, mums Latvijā mēs jau esam tā vieta, kurā sievietes nevar būt mācītājs, bet varbūt šī draudze varētu būt tā vieta, kur tad tās sievietes gan var būt mācītājs, gan runā savus sprediķus. Es turpinu metaforu, bet, vienkārši balsu daudzveidība, un lai mēs nebaidamies no tā kaut kāda izglītība mazina bailes, un jo vairāk mēs uzzināsim par to kaut ko svešo vai par tām balsīm, par kurām mēs neesam dzirdējuši par Otro pasaules karu vai par Otrā pasaules kara beigu izvarošanām vai par daudzām visām šīm šausmīgajām lietām, viņas arī ir mūsu tajos sprediķos jāskan, un tad arī varbūt tās citas māsas ticīgās nāks arī uz to draudz klausīties vairāk. Paldies! Šis ir brīnišķīgs noslēgums diskusijas daļai. Tātad mēs esam konstatējuši, ka ir vajadzīga individuāla drosme, vēsturnieka kā profesijas lielāks prestižs, žurnālistiem ir vairāk jālasa, un ir vajadzīga lielāka balsu daudzveidība. Es neteiktu, ka mēs to konstatējām. Mēs vienkārši katrs no mums kaut ko tādu pateica. Kaut ko tādu pateica. Katrs Jā, lūdzu. Man kaut kā vēl kas skaitļiem šokar. Ja? Tagad autori var pateikt, cik, teiksim, lielā tirāžā Latvijā var pārdot grāmatu par vēsturi. Ja? 500 līdz 1000. Pat pašā veidā, ja būs pat populārākā grāmatiņa, smuka noformēta vispārējais, nepārdos 2000. Zinu no pieredzes, neiespējami. Ja? Tas mums kaut ko saka arī par pieprasījumu sabiedrībā, un tas mums kaut ko saka par vēsturnieku profesijas potenciālo prestīžu. Ja? Nav viņš tik liels. Līdzīgā veidā mēs varētu tagad arī panalizēt, kur mums tās pārraides Latvijas rādio par vēsturi, Linija kungs, labi, un televīzijā. Un beidzot, pielikšu to punktu šai replikai, ja? Es domāju, ka būtu ļoti svētīgi tagad sestdien, kādam uztaisīt kontentu analīzi, ja? Pārteiks Latvijas mēdīju saturu sestdien. Cik daudz tur būs informācijas par Rumbulu, pašu noziegumu, ja? Cik daudz būs informācijas par Rumbulas gada dienu un šo piemiņas, teiksim, piemiņas pasākumu, ja? Un arī kādā secībā tās ziņas nāks. Es varu Ligauķi ielā, ka būs, teiksim, pirmais, ka lidoja 76 šahedi un, teiksim, 25 tika notriekti. Tā kāds visu laiku ir gājis. Nē, es domāju, būtu svarīgi arī paskatīties, kādā sakarā, kādā sakarā tas tiks piesaukts, vai, teiksim, ja kāda amatpersona piedalīsies piemiņas pasākumos, vai interese būs saistīta ar šīs amatpersonas dalību. Es domāju, tas arī ir svarīgi, jo, diemžēl, šādos pasākumos patiešām kaut kādas zvaigznes pēdiņās dalība ļoti stiprina preses interesi. Tas, es domāju, sarunai nemaz nenāk par ļaunu. Tā ir sarunai, par kuru mēs te esam, kuras dēļ mēs esam arī šeit pulcējušies par kā runāt par holokaustu, kur daļa ir arī, protams, mēdīji, kas piedalās šīs sarunas veidošanā. Un tagad man būs jānāk pie jums ar mikrofonu, lai mēs... Nē, nevar, tāpēc, ka mums ir ieraksts un tur ir jābūt balsīm dzirdamām mikrofonā. Lūdzu, Lolita un pēc tam Uldis. Tātad, pirmais gribēju teikt, ka mums pie Facebook eventa bija jautājums. Precizēsim jautājumu, draugi, kā runāt par holokaustu notiekošā genocīda laikā. Jo, kāpēc mēs runājam par polarizēto vidi, un tā bija arī mūsu muzeja atbilde, ka skaidrs, ka tā polarizācija, jūs runājat par dažādām, bet viena no tām lietām ir polarizēta vide, ja Izraela šobrīd veic genocīdu Gazā un Libānā, tad kādā veidā mēs par to runājam? Un tā problēma ir tāda, ka pat pieminot ebrejus, kuri ir nogalināti 41. 42. gadā, vēl pirms Izraēlas valsts dibināšanas, kaut kādā veidā šie ebreji tiek saistīti ar Izraēlu un tiem ebrejiem, kas dzīvo Izraēlā.
Izrēlā un iespējams nāk no pavisam citām valstīm. Bet kaut kādā veidā šis ir ļoti sāsinājies, un tāpēc mēs lietojām šo vispār formulējumu polarizētā vide. Un vēl viena zemsvītas piezīme, tikai lietojot vārdu antisemītisms. Vārds antisemītisms radās Vācijā 1860. gadā kā eifēmisms, lai neteiktu naids pret ebrejiem, sauksim to par antisemītismu. Ilja Krata Galviņš kaut kā man labos, bet tas nenozīmē ne naidu pret arābiem, ne cilvēkiem, kas ir amhāriešu valodā, ne aramiešu valodā. Tas vienkārši ir tāds vēsturisks termins, un to vienmēr piemin, bet kā mēs varam būt antisemīti, ja, vienmēr sakot vēl piemin, tas vienkārši ir vēsturiski radies termins, un es to vienkārši gribēju pieminēt. Lūk. Ilja varbūt grib nokomentēt šo? Par to antisemītismu tas nav eifēmisms. Vilhelms Mars, kas izdomāja šo terminu 1878. gadā, vērsās nevis pret semītiem, bet pret semītismu. Viņa grāmata saucās ebrejskuma vai semītisma uzvara par vāciskumu. Jā, bet tas nebija eifēmisms. Viņa izpratnē bija kaut kāds semītisms, kā kristāliņš, kas katrā ebrejā mīt tāds dzīves spēks, kas apdraud šo te vācisko dzīves spēku, un tad attiecīgi vācu tautai, kā organismam, ir no sevis jāizdzen šīs te ebreju svešķermenis. Atkal, metaforas ir svarīgas, metaforām ir nozīme. Richardam Vāgneram par to ir brīnišķīgā grāmata ebreju mūzika, kur ir ļoti spēcīgas antisemitiskās metaforas. Bet es vienkārši pie tā komentāra, es domāju, ka tas ļoti labi parāda tieši to, ko es sākumā teicu, ka, manuprāt, bieži vien, piemēram, Gazas vai Libānas notikuma piesaukšana ir cilvēkam tikai tāds aizseks, lai patiesībā izpausta kaut kādu savus antisemītiskos uzskatus. Es domāju, ka te ir ļoti svarīgi, ka var runāt par holokaustu un runāt par notikumiem tuvajos austrumos, nepiekabinot vienu otram. Es domāju, es to izdarīšu tādu ļoti vienu nepieklājīgu lietu, bet es teikšu, ka, piemēram, Inga, ar kuru es domāju, ka mums ir diezgan varbūt atšķirīgi uzskati par notikumiem tuvajos austrumos. Inga neizmanto notikumus Gazā tam, lai kaut kā tas netraucē viņai rakstīt dzeju par holokaustu, piemēram. Tad, man liekas, tā ir viena ļoti svarīga lieta, ka tajā komentārā, ko tu nocitēji, es domāju, ka tur holokausta Gazas piesaukšana ir genocīda piesaukšana ir aizseks antisemītismam. Protams, mēs nevaram zināt. Jā, bet jautājums, kāpēc par notikumiem Gazā ir jārunā sakarā ar holokaustu. Tur ir jautājums, kāpēc šīm divām lietām jābūt vienā teikumā. Kāpēc nevar nosodīt Izraēlu, nepiesaucot holokaustu? Jā, Kaspar, un pēc tam Ingai, jo tu piesauci Ingu un viņas tekstus. Es varbūt arī pakomentēšu Ilju, ja. Man liekas, kāpēc notiek, ja šī holokausta un to, kas notiek Gazā sasaistīšana, ir pārāk liela, ja, uz to, ko ir norādījuši daudzi, sākot ar Hannu Arenti, ja, un Primo Levi, ka Izraela ir instrumentalizējusi tomēr holokaustu kā savas politikas sastāvdaļu, ja, un to mēs nevaram noliegt, un tas tā ir. Jautājums ir varbūt no mana skatu punkta, ja, kā man runāt par holokaustu, ja, man liekas, ja, Gints teica, jā, mēs dzīvojam globālā pasaulē, man liekas, ka tā globalizācija šajā gadījumā absolūti nestrādā, un, teiksim, tas, kur redz tās problēmas, piemēram, es nezinu, Amerikas, teiksim, kampusu pasniedzēji, ja, vai Izraels vēsturnieki vai citur, ja, ir pilnīgi atšķirīgi, ja. Tās vides ir atšķirīgas.
Amerikā lielākoties holokaustu zina no survivoru stāstiem, no izdzīvojušo stāstiem. Viņi to nav pieredzējuši. Rietuma Eiropā ir pieredzējuši labākā gadījumā šīs te ebreju deportācijas. Viņi nav pieredzējuši to nogalināšanu. Mūsu gadījumā, ja, mēs esam tā telpa, kur tie ebreji reāli tika nogalināti. Gan tie, kas bija tie mūsu līdzpilsoņi, gan arī tos, ko atveda šeit no Vācijas, no Čehoslovākijas un no Ungārijas. Tā kā te ir pavisam cita lieta, kādā veidā to runāt. Vai mēs varam sasaistīt šīs te lietas, ja, kaut kādā veidā, ir ļoti smuki teikt, ja, nevajag jaukt šīs te lietas, novalkam kaut kur robežu, bet lieta ir tāda, ka tā vēsture, diemžēl, mums ir, tā uzbūvēta, ja, ka mēs balstoties uz to pagātnes pieredzi, uz tiem vēstures stāstiem, mēs būvējam arī tos šodienas narratīvus kā tādus. Un tas, manuprāt, ir šī lielākā problēma. Bet tiem, kas tik tiešām Izrēlē pārmet tur to varbūt, teiksim, gan šo te genocīdu, gan holokaustu, ja, teiksim, varbūt pārāk lielo izmantošanu. Man gribās, teiksim, pamatot to ar vienu argumentu, ja, ka Izrēlē absolūti nav monopola uz holokaustu, ja, un holokausta piemiņu. Un šo te holokausta piemiņu mums pašiem, un kā runāt par šo te holokaustu, kā uz viņu reaģēt, ja, tas ir tikai mūsu pašu ziņā. Mums jāatcerās, ka šie cilvēki, kas tika nogalināti Rumbulā, kas tika nogalināti, Ančupānu kalnos vai citās Latvijas vietās, ja tika nogalināti tad, kad Izraēlas valsts vēl nemaz nepastāvēja. Tas mums ir jāatcerās. Jā, Ingai, komentāri. Es esmu absolūts profāns par jēdzieniem, un tāpēc to antisemītismu, kā pret arābiem vērstu, es pieminēju tikai tāpēc, arī kā metaforu, lai dabūtu iekšā šeit palestīniešus, tā kā šajā telpā tikai. Tas nebija zinātnisks nekādā veidā komentārs, bet par to... Bišķi noguru jau, un man gara diena. Man pirmā stunda sākas 8:30, es strādāju skolā, Dievs pasarg. Bet vārdu sakot, es domāju, ka par to, vai mēs varam runāt par holokaustu un par Izraēlas genocīdu, vārdu sakot, individuāla drosme ir svarīga arī tajā nozīmē, ka tad, kad mēs runājam, mēs stāstam par savām ciešanām, nesākt uzreiz lamāt to otru cilvēku, vai ne? Tad, kad mēs klausamies, ka kāds cilvēks stāsta par savām ciešanām, nesaukt viņu uzreiz par antisemītu, lai aizbāztu viņam muti. Tā ir arī individuāla drosme. Tad, kad kāds cilvēks stāsta par savām ciešanām, nenolamāt viņu vai neielikt viņu kaut kādā kastē, kurā mēs tevi negribam dzirdēt. Tā ir individuāla drosme, manuprāt, arī lielā mērā šajā situācijā. Un tā. Paldies. Aiziešu līdz Uldim. Beidzot. Es, protams, pievienošos visiem tiem, kuri teica, ka ne vārds praktiski kā runāt par holokaustu šodien netika pateikts. Un zinām iemeslu dēļ, tāpēc, ka vispār par holokaustu runā tik maz vai domā, tik maz cilvēku daudzums, vismaz manu draugu paziņu lokā, ka vienkārši tas ir gandrīz vai smieklīgi. Mums vajadzētu pārformulēt to, vai vispār ir tagad jēga runāt par holokaustu šīs īpaši polarizētās pasaules situācijā. Proti, tad, kad notiek karš Izrēlā, vai mums vēl jāatcerās holokausts. Un šeit man ir divas lietas, ko es gribēju. Viena ir piezīme, un otrs ir jautājums vēsturniekiem. Piezīme ir tā, ka manā izpratnē runa par holokaustu nav tikai vēsturnieku runa par ebreju iznīcināšanu Latvijā vai par ebreju slepkavībām Latvijā. Holokausts, un es ceru piekritīs vismaz Ilja Ļenskis un Kaspars Zelis, holokausts ir kaut kas stingri cits nekā vienkārši runāšana par to vai citu nacionālu cilvēku izdarībām. Par to
nerunājot, ir diezgan grūti darbināt, ja tā drīkst teikt, savu iztēli. Iztēli, kas tev ļauj dzīvot sabiedrībā vai kopā ar visiem cilvēkiem, es pat teiktu, kopā ar visu cilvēci. Ingas Gailes gadījumā viņas iztēle darbojās no informācijas un bildēm par Palestīnu. Holokausta gadījumā mums nav liecinieku. Tādi, kādi, piemēram, ir Hamas liecinieks vai kāds vēl liecinieks tam, kas notiek Palestīnā. Tur faktiski galvenokārt liecinieki ir mirušiem. Līdz ar to, teiksim, man mirušie saka daudz vairāk nekā reportieri no mūsdienu dažādām frontes līnijām. Līdz ar to holokausts ir metafizisks jautājums tajā nozīmē, ka mēs saskaramies ar kaut kādu neaprakstāmu fenomenu, par kuru ieminējās Kaspars Zelles saistībā ar Baumana grāmatu. Kā par to runāt? Tā nav vienkārši diskusija, kā par to runāt tagad, šajā brīdī, bet tā ir vispār, tas vispār ir jautājums par to, ka par to ir iespējams runāt tagad. Ko nozīmē neaizmirst holokaustu? Tas nozīmē neaizmirst savus mirušos. Mans jautājums vēsturniekiem. Lansmana filmā Šoā viens SS augsti stāvošs SS oficieris teica, ka Treblinkā bija diva veida apsargi, divu nacionālo, tā teikt, kopienu pārstāvi, ukraiņi un latvieši. Ukraiņi bija briesmīgi, bet latvieši vēl bija briesmīgāki. Vai jūs varat komentēt šo SS virsnieka teikto 1985. gada Klauda Lansmana filmā Šoā attiecībā par Treblinku? Paldies par šo jautājumu. Es vienkārši ejot un turot mikrofonu, gribēju vienu mazu repliku izteikt. Es domāju, ka tas nav tomēr stāsts tikai par mirušajiem, kā šajā auditorijā sēdošā mana mamma var apliecināt, ka viņas nogalinātās ģimenes stāsts ir dzīva ikdienas pieredze, ka tas nav tikai par mirušajiem. Tā, un tagad došu... Jā, tad es došu Iljam vārdu. Atbildot uz otru jautājumu par Treblinku, man liekas, par latviešu vienībām Polijā ir Ērika Jēkabsona un, es neceros, kas bija līdzautori, pētījums viena... Kas par piedodas aizmirst? Ir par to. Viss kārtībā. Ir vienkārši par to raksts. Priekš kam ir vajadzīgs sūtīt mani obligāti uz vēstures to pētījumu daļu un apvainot, ka es neesmu izlasījis to, ko man vajadzēja izlasīt? Ulde, es jūs neapvainoju, es vienkārši saku, ka tas jautājums ir izpētīts un mēs tev es nezinu, tad lai atbild... Tad lai atbild. Man nevajag norādīt uz vēsturiskiem pētījumiem, man vajag atbild. Vai viņi bija briesmīgi vai īso versiju. Es domāju, ka Treblinkas apsargi bija briesmīgi. Kaspar, ir kaut kas piebilstams? Man liekas, ka bija, bet uz sitienu es neatceros. Bet, piedodiet, bet Uldi, man ļoti pārsteidz jūsu reakcija. Jūs esat publiskais intelektuālis. Un ja publiskais intelektuālis vai cilvēks, kas publiski raksta intelektuālus tekstus, saka, kāpēc man būtu jālasa pētījums, es domāju, tas ir diezgan slikts signāls. Tas ir diezgan slikts signāls. Es nešaubos, ka jūs izlasīsiet šo tekstu. Bet es domāju, ka nekādā gadījumā
publiskajā telpā mums nevajadzētu pazemināt diskusijas līmeni. Jūs, Uldi, nesat cilvēks parastais. Cilvēks parastais man pats teiks, ka negribu es lasīt tavas grāmatas, tu man pasaki. Es domāju, ka mums nedrīkstam mēs dot iespēju šim cilvēkam parastajam diktēt intelektuālās spēles noteikumus. Jūs, piedod, Uldi, ļoti mani aizskaitinājāt. Mirklīti, lūdzu ļausim Kasparam atbildēt, tad es došu, un tad būs laiks tikai vēl vienam jautājumam, mēs ļoti daudzās atmiņās lasām to, ka cik briesmīgi bija Ukraiņi, cik briesmīgi bija lietuvieši, cik briesmīgi bija latvieši un tā tālāk un tā joprojām. Bet šajā gadījumā, ja teiksim, tiek ignorēts viens fenomens, ja tas ir tas pats vācu līdziesaistes fenomens, ja, ka būtībā Vācijā ilgu laiku, un tas ir, mēs to varam skaidrot ar tādu pašsaglabāšanās instinktu, ja, ka tie notika mēģinājums šo te vainu pārnest uz kaut kādu citu, uz kaut kādām citām tautībām. Tā skaitā arī uz ukraiņiem, uz latviešiem. Ja. Es nesaku, ka viņi bija bez vainas vai viņi nebija mežonīgi un tā tālāk, ja. Bet vienkārši šo te stāstu galvenā loma, ja, ir parādīt to, cik vācieši patiesībā bija kulturāli un varbūt pat nevainīgi šajā te jautājumā, un visu to pārējo jau izdarīja tie latvieši, ukraiņi, ja, un tā tālāk, un tā joprojām. Šis motīvs, man liekas, vienmēr ir jāatcerās, tikpat jāatcerās, cik tie Wehrmachta stāsti, ja, par tīro Wehrmachtu, ja, Otrā pasaules kara laikā, un ka frontē viņi šāva tikai uz pretējo ierakumu pusi. Jā, Apolkungs. Jā, ziniet, lasot šos rakstus, ir praktiski pierādīts, lūk, 2 latviešu policijas bataljoni darbojās sakarā ar Varšavas geto. Viens kā arī apsardze, otrs vismaz daļēji tātad pavadīja, teiksim, no geto ieslodzīto cilvēku, teiksim, vagonus uz nāves nometnēm. Tas pierādīts. Ja. Vai Treblinkā konkrēti iekšējā apsardzē būtu bijuši kādi latvieši, tur mums nav tāda dokumentāla, tas nav konstatēts dokumentāli. Ja. Vai vācu virsnieks varēja sajaukt latviešu, lietuviešu un kaut ko tādu arī iespējams. Bet vienkārši tas mums konkrēti nav, teiksim, faktuāli, bet tas, ka Polijas teritorijā tāda lūk līdz pateiks nāves nometnes vārtiem, ja, šos vagonus apsargāja latviešu policisti, tas ir pierādīts fakts. Ja. Lūk, tagad es gribētu izmantot iespēju Tīrona kungam, ņemot vērā viņa repliku, mēs neesam runājuši par to, kā runāt par holokaustu, pateikt tos 3 vai 4 punktus, kurus visu laiku turēja kabatā. Ja? Tātad, lūk, redzēt, arī pēc mūsu muzeja apmeklētāju komentāriem, tā skaitā ekspertiem no Yad Vashem un citiem, ja, es teiktu, ka pirmkārt, kas vajadzīgs, mums ir vajadzīga lūk šī holokausta lokalizācija Latvijā un piesaista konkrēti Latvijai vietai, laikam, telpai, sabiedrībai. Ja. Pirmkārt, daudzos provinces muzejos, pat ļoti labos, ja, holokausts neeksistē. Vienā foršā Latgales muzejā, neraugoties uz Kaspara Strauda pētījumiem, ja, rakstīts, viņš atzīst ebreju kopienas esamību tajā vietā, bet rakstīts, ka vācu nacisti nogalināja ebrejus. Mēs skaidri zinām, teiksim, ka to nedarīja vācu nacisti, bet vietējie kolaboracionisti. Pierādīts viss, ja. Tā, ka, lūk, lokālā... Jā, lūk, bet vārds, lūk, tā, ka lokālā līmenī tā mums nav. Okupācijas muzejā mums ir integrēts holokausta jautājums, ekspozīcijā, un mēs strādājam, lai to uzlabotu nākotnē vēl vairāk. Ja. Taču mans lielais jautājums ir ļoti interesants. Ja. Uzreiz gribu iedzīt mietiņus. Es uzskatu personiski, arī kā vēsturnieks, ka holokausts ir lielākā masu slepkavība, kas jebkad šajā teritorijā ir notikusi, pirmkārt, un holokausts ir vienīgais striktā nozīmē genocīds, kas notiek šajā zemē. Punkts, ja? Vai holokausts ir tums un gaisma, to sastāja Elijam Vīzlam. Ja? Tas nav priekš manis kā vēsturnieka. Lūk, tagad, bet tātad lokalizācija ir viens. Un šis jautājums tāpēc būs, vai jaunajā Nacionālā vēstures muzeja ekspozīcijā, vai tur tas būs. Es nezinu, man ar interesi gaidu, ja? Jo tā ir tas Nacionālais vēstures muzejs, kur visi ciemiņi nāk skatīties, kas ir tā Latvijas vēsture šajās foršajās Rīgas pils gadsimtas senajās telpās. Ja? Tā, lūk, lokalizācijas pirmais. Otrais, tas, ko saka kolēģi no Yad Vashem, ja, ir vajadzīga holokausta upuru humanizācija. Ja? Aizrādījums mums ir, ka mēs pārāk bieži rādām šos cilvēkus kā bezpalīdzīgus, pazemotus, dehumanizētus upurus nāves priekšā. Ja? Un tas atbild tādu, nē, viņi ir jāparāda
tātad kā normāli, pilnvērtīgi, liederīgi sabiedrības locekļi, kaimiņi, ja, visi pārējais un tā tālāk. Jo šajā brīdī, ja sabiedrība tad var uztvert, ka tas ir zaudējums, ka to cilvēku šeit nav. Ja? Savukārt, ja ir tas pretstatījums, ja? Ka es lokvārds kaut labi dzīvoju savās mājās, un tur bija kaut kāda nožēlojuma cilvēka, kurus citi slikti cilvēki slepkavoja, tad tā zaudējuma klātbūtne īsti nav. Trešā lieta ir, diemžēl, vajadzīga tāda skarba realitātes pakāpe holokausta stāstos. Ja? Mēs nevaram to estetizēt kaut kādā veidā, kāds notiek. Ja? Un, nu, jā, lūk, teiksim, Vestermaņa kunga stāsta par to, kā laukos, teiksim, policists, teiksim, izvarot sievietes, ja? Kas dokumentēts. Un ļoti skarbi stāst. Ja? Tas ir jāstāsta vairāk. Ja? Jo, redziet, tas nav tikai jautājums par šiem tīriem rokām, par to slepkavošanu, bet arī par brutalitātes, gandrīz vai sadismu pakāpi šajā procesā. Ja? Un tas, diemžēl, ir vajadzīgs, ja? Lai cilvēkiem arī uzsvērt, ko tas faktiski nozīmē. Tas nav estetizētais, teiksim, gājiens, teiksim, filmā Tēvs nakts vai kaut kas tāds. Tas kaut kas ļoti riebīgs un nepatīkams. Un runājot par to ļoti riebīgu un nepatīkumu, tad, diemžēl, tad jūs pieskrieties šīs problēmas šausmām, ja? Un tas cilvēku šokē. To mēs darām pārāk maz. Es vairs pagaidām palieku pie šīm 3 lietām, ja? Es pagaidām, es domāju, ka es viņu sasumēju šeit 3 punktos uz šo brīdi, ja, kas būtu vajadzīgs. Lokalizācija, humanizācija un ļoti, teiksim, pieskāršanās ļoti skarbajai realitātei. Ja. Un 4. punkts, jūs vēlaties, tos iepriekš jau minēju. Ja. 4. punkts bija tas, jā, ka mums tomēr nav noslēgts jautājums par to, cik liela bija Latvijas sabiedrības, Latvijas pilsoņu iesaiste savu ebreju tautības līdzpilsoņu slepkavošanā. Un ko tas nozīmē? Tāpēc, ka redziet, ja mēs ņemam 93. gadu, 90. gadu sākumu, tur interesants lietas arī ir Andrija Azargaļa pētījumi. Ja? Viņš vispirms bija, teiksim, angļu valodā. Un tur bija teikums, ja, ka tātad, ka 5, varbūt 600 latviešu atbilstoši 90. gadu rietumu valstu juridiskiem kritērijiem būtu uzskatām par krimināli sodāmiem holokausta noziegumu sakarā. Latviešu tulkojumā tas teikums pēkšņi pazūd, tie grāmatās ar citu, kur iznāk 10 gadu vēlāk. Ja? Un parādās tas viss drusku reducējas, tur kā 300 arāja komanda ir galvenā, ja? Tad nosauc, ka arāja komanda varbūt 300 bijuši cilvēki, un tās pārējās vienības un lauku policijas pat neskaita. Vienīgais skaita līdz 300 parādās. Es to saku tāpēc, ka laiks pagājis. Ja? Mēs tad skatāmies uz šo visu Vācijas tiesu praksi, ja? Un mēs redzam, ka lūk, teiksim, attiecīgi grāmatvedi, noliktos priekšnieku, ja biroja sekretāri tiesā un iesloga cietumā 98 gadu vecumā kā līdzvainīgi holokausta noziegumā. Ja? Un tam principā būtu pie mums arī kaut kādā brīdī tagad jāpārtulkojas tam, ko mēs Latvijā uzskatām par iesaisti un vainu holokausta noziegumā. Tikai to, ka slepkavoja kādu, jeb tikai to, ka, teiksim, konvojēja kādu, jeb arī to, ka, teiksim, apsargāja arī perimetru slepkavības vietā, jeb to, ka, teiksim, attiecīgi dalīja mantu un vispārējo. Ko? Ja? Un šis jautājums, 4. Ja, ir visgrūtākais. Paldies. Mums ir laiks vienam jautājumam. Inga, Viesiem jau jādod iespēju izteikties. Raivis tepat arī strādā līdz gada beigām, jo nav zināms, kā šī lokalizācija sasaistot ar Apalkungu teikto strādās, jo jāstāst ir vietās, kurās tas ir noticis. Un tā ir Eiropas prakse. Un tādā vietā, kā Salaspils, būtu jābūt kārtīgam muzejam, kur autobus nāk iekšā un ārā, un tur mēs mācām, ja? Un tad kā infrastruktūra par holokaustu politizētā vidē vai kādā vidē, kādā dzīvosim. Paldies. Tas vairāk bija kā replika. Vai kāds grib reaģēt, bet es došu Ingai vārdu. Tikai vienu. Jā. Par to paldies par šiem punktiem, un arī, bet jūs minējāt, ka jūs nezināt, vai Nacionālajā muzejā būs tā, un es domāju, tur mēs varam likt lietā to individuālo drosmi un mēģināt skatīties un parūpēties, lai tomēr būtu. Tā kā. Bet drīkstēs tomēr arī. Jā. Pavisam īsi. Paldies. Mums jābeidz ir. Jā, un es atbildēšu uz jautājumu, kā runāt par holokaustu polarizētajā vidē.
Pirmkārt, mēs zinām, ka tikai 2 muzejos, okupācijas muzejā un Nacionālās vēstures muzejā, mums ir publiskās vēstures nodaļas vai departamenti, kas nesenā laikā ir ieviesušies. Un tās, kāpēc es Ilja teicu, ka es tevi sadusmināšu vēl vairāk, tas ir tas, kā runāt ar cilvēkam saprotamā valodā, nevis tikai uzrakstīt pētījumus, kas iegulstās plauktiņos. Mēs varam rakstīt akadēmiskus pētījumus, cik mēs gribam, bet ja cilvēki viņus neizlasa, tad vienalga holokausta sērijā prezidenta atbalstošajā sērijā, ko Vairvīki Freiberga nodibināja, bija vairāki. Jā, paldies. Bija vairāki krājumi par holokaustu. Es nezinu, cik atšķirībā no mums vēsturniekiem cilvēki to izlasīja. Man būtu gribējies, lai viņu izlasa daudzi. Un otrs, ļoti īsi, un tāpēc man liekas, publiskās vēstures nodaļas tieši tāpēc ir, lai mēs runātu ar cilvēkiem saprotamā valodā. Tieši tāpat kā arī dienas grāmatas rakstu sērija par rakstniekiem un sabiedrībā pazīstamām personām, kur mēs lasām saprotamus rakstus par to, ko mēs citādi neizlasītu. Un otra lieta, man šķiet, ka mēs aizmirstam vietējos stāstus, kad mēs runājam, par ko? Par holokaustu, tā jau ir aizajošā paudze, bet par jebko, ko mēs runājam par vēsturi, mums ir vajadzīgi vietējo stāsti. Mēs varam rakstīt akadēmiskus stāstus, cik mēs gribam, bet ja mēs nedzirdēsim vietējos stāstus, vietējiem nepastāstīsim, un tad, kad tajā grāmatā būs puse uz pusi vietējie stāsti un arī akadēmiskie stāsti, viņi viņus izlasīs. Un nākamo grāmatu pasūtīs un nopirks. Tas ir no pieredzes. Tā kā runāt par holokaustu, iesaistiet vietējos un runājiet viņiem saprotamā valodā. Paldies. Ar to mums, diemžēl, ir jābeidz. Mēs uzlikām ļoti augstu latiņu, protams, ar šo tēmu un neaptvērām visu, ko būtu varējuši aptvert. Un svarīgi, protams, ir sarunu turpināt, ko mēs arī darīsim. Paldies visiem, kas piedalījās. Paldies Ingai, Gintam, Kasparam un Iljam. Paldies par jautājumiem. Paldies par filmēšanu, paldies arī muzejam, kurš mūs šeit uzņēma, un arī Rīgas nodokļu maksātājiem par to, ka mēs šeit visi varējām būt. Tātad 30. datumā vakarā no 6 Sveču takas pie Brīvības pieminekļa un rīt 12. Rumbuls mežā. Paldies!